31. oktobrī Ogres kultūras centrā notika bezmaksas seminārs Būvniecība un tās attīstība. Tajā dalību ņēma Latvijas celtnieku arotbiedrība sadarbībā ar Latvijas būvnieku asociāciju, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldībām. Būvniecības nozare ir tādā nosacītā pārmaiņu priekšā. Mums beidzot ir stājies spēkā jaunais būvniecības likums. Tas ir viens pozitīvs solis, bet šis likums ir jāsāk darbināt, pēc viņa jāsāk dzīvot un strādāt. Tas ir pirmais mūsu izaicinājums, pirmais mūsu solis visiem būvniecībā nodarbinātajiem, bez pat teikt visiem būvniecības dalībniekiem. Nākamā tēma pēc būvniecības likumu būtu tās lietas, kas mums vēl Latvijā ir jāievieš, skatoties, kas notiek ārpus Latvijas, kas notiek Eiropas Savienībā un mūsu blakus kaimiņu valstīs. Tāpatās mūsu darbību ietekmē Eiropā pieņemtās direktīvas. Tātad tie ir tie faktori, kas liek mums pašiem būt aktīviem un mainīties, nevis gaidīt, kad mēs vairs tā pa vecam nevaram un vajag savādāk, bet jau preventīvi domāt, kā mēs mainīsimies, kā mēs attīstīsimies, lai neatpaliktu un lai sakārtotu būvniecības vidi. Semināra laikā pašvaldību pārstāvi stāstīja par paveiktajiem būvniecības darbiem novadā, kā arī darbiem, kas vēl ir procesā. Šogad Lielvārdes novada pašvaldībā bija ļoti aktīva būvniecības sezona. Pat tās noslēgumam tuvojas 2 nopietnu siltumapgādes projektu realizācija. Gan Lielvārdes pilsētā, gan Ledmenes ciemā tiek rekonstruētas siltumtrases. Tāpat arī šogad vasarā uzsākām būvdarbus 2 mūsu bērnu dārzos. Bērnu dārzā Pūtu Vējiņi Lielvārdē un bērnu dārzā Zvaniņš Jumpravā, kur izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus un pašvaldības līdzfinansējumu, mēs siltinam savus bērnu dārzus. Tāpat tās esam arī īstenojuši vairākus labiekārtošanas projektus Lielvārdes pilsētā. Esam izveidojuši aktīvās atpūtas laukumu pie sporta centra, uzbūvējuši bērnu rotaļu laukumu Lielvārdē Avotu daudzdzīvokļu masīvā, kur ļoti pietrūka šādas ģimenei un bērniem draudzīgas vides elementu. Un vēl mēs no tādiem lielākiem infrastruktūras objektiem šogad atjaunojām Spīdeles saliņu pie kultūras nama Remets parkā. Par pašvaldības līdzekļiem arī skolas ielu renovējām un Ledmenes pagastā vēl šobrīd notiek ūdensaimniecības infrastruktūras atjaunošanas būvdarbi. Esam veikuši sadzīves atkritumu ķilpe rekultivāciju, monitoringu ierīkošanu. Tāpat arī pašlaik norit būvniecība saistībā ar dambi, aizsargdambi Ogres upē. Tam ir 4 kārtas, pašlaik ir pabeigts 3 kārtas, un tagad 4. top. Tur mēs ceram piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu šai kārtai. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs projekts pašlaik. Un šogad arī noslēgušies vairāk energoefektivitātes projekti saistībā ar bērnu dārziem. Un tāpat arī lielie ielu projekti noslēgušies. Brības ielas rekonstrukcija un tāpat arī Tīnušu Brības ielas rekonstrukcijas objekti. Ir daudzas interesantas un labas lietas paveiktas. Tieši šodien esam pieņēmuši no būvnieka dienas centru, kas ir rekonstruēta ēka. Esam veikuši Ozola ielas rekonstrukciju. Tur ir pabeigti darbi. Atliek tikai dokumentācijas nokārtošanas jautājums. Tad esam rekonstruējuši Daugavas prospektu un uzbūvējuši vēl vienu stāvvietu pie dzelzceļa stacijas. Tie ir tādi pilsētā redzamie darbi. Vēl ir viens tāds process, ko kopā ar Ogres kolēģiem esam veikuši Zilajos kalnos. Ir izbūvēta slēpošanas trases pirmā kārta.
Pašvaldību pārstāvji norādīja arī uz tuvākā un tālākā nākotnē paredzētajiem būvdarbiem novada teritorijā. Tuvāko gadu laikā mēs meklēsim naudu, lai izbūvētu tuneli zem dzelzceļa Ogrē. Tas ir viennozīmīgi viena no prioritātēm, bet tas arī būtu liela apjoma projekts, kuram nepieciešams ārēja palīdzība, respektīvā finansējums no Eiropas Savienības un no valsts. Tāpat mēs arī plānojam skateparka multifunkcionālu laukumu izbūvi tuvāko gadu laikā, kas arī būtu ļoti labi rekreācijas nolūkos Ogres iedzīvotājiem. Tāpat arī krasti ielas lejas promenādes izbūvi. Mēs pirmo kārtu esam izbūvējuši, ogrēnieši to var redzēt, bet mums vēl vajag nākamās kārtas, ir vēl daudz darba terām. Tāpat arī mēs plānojam pārņemt Jaunogres sanatorijas ēku no Veselības ministrijas. Tuvākajā nākotnē kultūra vēsturisku vietu, kas saucās pie Zelta Liepnes, renovējot to, atjaunojot un ierīkojot iespējams muzeju un turisma informācijas centru. Tālākā nākotnē varbūt ir daudz projektu, bet tuvākās nākotnes pamat uzstādījums ir pabeigt tehnisko projektu pie centra laukuma rekonstrukcijas izbūves un nākošu gadu strādāt pie tā, lai varētu nākošu gadu būvēt centra laukumu ar pieguļošajām teritorijām. Un galvenais uzdevums vēl ir tāds, ka jāveic projektēšana bērndārzam jaunajam, un ļoti ceram nākošā gada rudenī tikt pie būvnieka, tā teikt, izsludināt konkursu būvniecībai jau nākošajā gadā un tikt pie būvnieka nākošajā būvniecības sezonas beigās, lai varētu nodot būvlaukumu jau būvnieka rīcībā. Tad 16. gads ir būvniecības gads tieši bērndārzam. Un atkarībā no pieejamā finansējuma mums ir vairāki stadioni Lielvārdē, kurus nepieciešams rekonstruēt. Lielākā mūsu vidusskola, Edgara Kalniņa vidusskola, ir nepieciešams to siltināt un arī rekonstruēt aktu zāli. Tāpat Andreja Punkura Lielvārdes muzejam ir nepieciešama energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. Mums ir vairākas ielas, kuras gribētos rekonstruēt, gan Rembats iela, gan Smilgu iela, gan Jumpravā, gan Lēdmenē vēlamies izveidot dienas centra filiālis. Seminārā tika apskatītas arī aktualitātes publisko iepirkumu procesā un jaunajā būvniecības likumā, kā arī diskusija par nepieciešamību attīstīt un pilnveidot sadarbības starp pašvaldību un uzņēmējiem reģionā. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.